Latviešu atbalstu tribīnēs. Uzreiz pēc uzvaras viņas devās pie līdzjutējiem un komanda tika sagaidīta īpaši sirsnīgi. Jūs katrs mums iedavāt savas enerģijas daļiņu, un tāpēc mēs varējām izcīnīt šo zeltu. Dueta menedžeris Buļs norāda, ka Samoilova un Graudiņa šobrīd iegājušas savu karjeru sportiskajā pīķī un iespējams pat vēl labāku formu varētu sasniegt uz nākamo olimpiādi Losandželosā. Ja atskatāmies perspektīvā, mums katru 3. gadu ir kāds lielais zelts, lielais tituls. Pirmais Eiropas čempiona tituls bija 2019. gadā, pēc tam 2022. gadā otrais un tagad 2025. gadā pasaules čempiona tituls. Un, kā mēs zinām, nākamās olimpiskās spēles būs tieši pēc 3 gadiem. Ja tajās vēl izdosies izcīnīt medaļu, tad meitenes, viņas jau tagad ir Latvijas sporta leģendas, tad viņas varbūt ieies vēl nākamajā līmenī un varbūt arī būs pelnījuši 3 zvaigžņu ordeni, līdzīgi kā hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugavičs.